Nu šodien parunāsim par izsolēm, labajām cenām, Mobildē un kur mēs kā autotirgotāji pērkam mašīnas pēdējos 10 gadus. Nu, pēdējā laikā vien krietna daļa mums nāk jau no sadarbības partneriem Vācijā. Vairāki dīleri, ar kuriem gadu gaitā izveidojušās labas attiecības. Nu, pēdējā gada griezumā tie stabili varētu būt kādi 30% no visām ievestajām mašīnām. Nu, vasarā mazliet mazāk, jo daudziem atvaļinājumi, un tur viss notiek tādā pasīvākā režīmā. Bet kārtība nemainīga. Pārbaudīts dīlers, ar kuru vairāk kārt esam tikušies arī klātienē, regulāri mums sūta individuāls piedāvājums vēl pirms tie nonāk publiskajā telpā. Mobilē, autoskautā, savā avīzē vai izsolē. Un starp citu, jā, viņi arī liek izsolēs, bet viss pēc kārtas. Ar vairākiem gadu gaitā mums jau ir izveidojušās tik labas attiecības, ka, ja vajadzēs, viņi mums palīdzēs gan numurus sakārtot pirms savu būšu ieradies Vācijā, gan lidostā sagaidīs un vēl pusdienās aizvedīs. Pilnīgi noteikti labākais un drošākais formāts, bet trūkums šim modelim pilnīgi noteikti būs ierobežotā modeļa izvēle. Diemžēl katru dienu viņam neienāk tas, ko mums vajag, vai pareizāk sakot, tas, ko jums vajag. Kur nu vēl par tām cenām, kuras jūs parasti prasat, vai ne? Tālāk neliels procents mums nāk no Mobildē, bet arī jāsaprot, ka, lai tu efektīvi mobilē nopirktu mašīnu, īpaši, ja tev vēl ir plāns kaut ko nopelnīt, tad ņem vērā, ka tev ir jābūt uz vietas Vācijā. Ja tur iekrīt kaut kas interesants, vairumā gadījumu uz tevi neviens tur negaidīs. Piemēram, kamēr tu lidmašīnas biļetes nopirks vai darbā brīvdienas sarunās. Tur labus variantus izcer momentā. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc mobilē viss izskatās dārgi. Īpaši tas, kas paredzēts mūsu tirgumu. Un, protams, izsoles. Lauzties pa visiem šiem gadiem noteikti pieder izsolēm. Tikai daudz no jums turpina dzīvot vecos stereotipos un izsoles automātiski asociē ar sistām, slīkušām un visādi citādi bojātām mašīnām. Kā ar 99% amerikāņu, vai ne? No turienes jau arī tam stereotipam aug kājas no vecajiem laikiem, jo mēs visi zinām, ka no Amerikas izsolēm vesels tās mašīnas parasti nenāca. Ne vakar, ne šodien. Vai tas pats Vācijas kopards ar visiem sistajiem un slīkušajiem modeļiem no apdrošinātājiem. Es domāju, ka par tiem daudz no jums paši ir dzirdējuši. Bet atlikt. Tas pilnīgi noteikti nav mūsu lauciņš, un tas ir pilnīgi aplams priekšstats, ka izsolēs ir tikai autora defektiem. Eiropā, īpaši Vācijā, Francijā, Beļģijā un Nīderlandē tā izsoļu kultūra ir ļoti attīstīta. Ja pirms 20 gadiem, lai tiktu pie interesantiem darījumiem, tev Vācijā vajadzēja labus sakarus, vietējo avīzu un iestaigāt staciņas, tad šodien ļoti liela daļa gan privātpersonas, gan dīleri savas automašīnas kā reizi realizē tieši ar izsoļu starpniecību. Un tie iemesli, kāpēc viņi tā dara, ir ļoti pārliecinoši. Mēģināšu kaut kādā vienkāršākā formā apstāstīt to kārtību, kādā tas viss notiek. Uzmedalēsim piemēru ar privātpersonu. Pieņemsim, ka tu esi vācietis un gribi pārdot savu mašīnu. Kādi tev ir varianti? Pirmais variants – Mobildē. Tur tev būs jāņemās ar turku izcelsmes uzpircējiem. Tos vācieši neieredz, tas ir skaidrs. Vēl tev ir vietēja avīze vai lapiņa logā. Formāts it kā aizmirsts, bet joprojām ik pa laikam es uz ceļiem tāds redzu. Vai vēl viens variants, tu vari atdot uzpircējiem tuvākajā Vācijas placī, bet tur tevi arī visticamāk spīdzinās vairāk kā jebkur citur. Jo tur vairumā gadījumu būs arī tie paši turki. Tikai ja mobilas gadījumā viņi meklē tevi, pie šāda scenārija sanāks, ka tu meklē viņus. Un tas tās tavas pozīcijas pilnīgi noteikti nepadara stiprākas. Un pats pēdējais variants – izsoles. Princips līdzīgs kā ar ierindas uzpircējiem Latvijā, tikai civilāks. Gandrīz katrā lielākā pilsētā ir punkti, kur tu vari iebraukt, tev to mašīnu defektē, nosauc cenu, un ja tu to cenu akceptē, tā nauda uzreiz ir kontā, un to taks priecīgs var braukt mājās. Starp citu, tas ir viens no iemesliem, kāpēc reizēm ir tikai viena atslēga. Vienreiz man to atslēgu izsola atsūtīja pēc gada. Un šādā formātā vācietim tas process bija ātrs, ērts, un viņam nebija jāņemās ne ar pārdošanas procesu kā tādu, ne ar turkiem, kur tevi izteikti un bezkaunīgi lauzīs to cenu. Un ļoti daudzi vācieši šodien izmanto tās izsoles. Tāpēc ņem vērā, ka faktiski visas tās mašīnas, kuras tiek pārdotas šādā ceļā, gandrīz nekad neparādās Mobildē. Ir, protams, izņēmumi, jo es Mobildē ļoti bieži redzu tās mašīnas, kuras kā reize Vācu autohaus ir nopircis tajā pašā izsolē, kurā sēžam mēs, tikai jau par pilnīgi citu cenu. Tāpēc arī jums ir grūti saprast tos principus, cenas un visu pārējo, kur mēs to visu dabonam. Ja Mobildē nekā tāda nav, jo mēs tās mašīnas ņemam no daudziem un dažādiem avotiem, kamēr jūs reiz nedēļā pašķirstat to Mobildē un pašausmināties par cenām.
Tā mobila drīzāk ir tāda aizberga redzamā daļa. Savukārt pieredzējis autotirgotājs, kurš automašīnas importē jau sen, to visu bildi redz daudz plašāk un vairāk. Tiekam pārsvarā par daudz interesantākām cenām nekā ierindas pilsonis. Bet tur ir viens ļoti liels bet. Mums ir jāriskē. Un ja tu neesi gatavs riskēt, tev šajā nozarē nav ko meklēt. Pilnīgi noteikti. Labi, ko mēs līdz šim brīdim esam sapratuši? Kādas ir galvenās priekšrocības vācietim kā privātpersonai tirgojot to mašīnu izsolē? Ātri, ērti un bez tieša kontakta ar gala pircēju. Un tieši par to viņš arī ir gatavs saņemt mazāk. Tālāk, dīleri, te arī būs interesanti. Ļoti daudzas mašīnas ar izsoles starpniecību mēs esam nopirkuši tieši no oficiālajiem dīleriem, kuriem tās ir atstātas kā pirmās iemaksas pērkot jaunas, atgriezušās no operatīvajiem līzingiem vai vienkārši ir ieliktas komisijā. Viņi, protams, var viņas paši likt Mobildē, ņemties ar pircējiem, kaulēties un visādi citādi krāmēties, tērēt laiku un resursus. Bet ņemot vērā to, ka viņu konceptā šādi auto vairāk vai mazāk ir apgrotinājums, līdzīgi kā mums vietējās Latvijas mašīnas, kuras ienāk maiņā, netīrā prece. Viņiem tomēr daudz vienkāršāk ir to auto pārdot ar izsoles starpniecību. Jebkurš, pat pats introvertākais uzņēmuma pārstāvs tajā izsoles platformā vienkārši izveido sludinājumu, norāda tajā zaļo cenu, kuru sasniedzot tā mašīna, automātiski tiks pārdot augstākās likmes solītājiem. Un viss, kas tam dīlerim ir jādara, ir vienkārši jāsēž un jāgaida rezultāti e-pastā. Piekam ļoti bieži tās mašīnas to nosaukto cenu var pat būtiski pārsniegt. Savukārt, ja auto to zaļo cenu tai pēdējā likmē nesasniedz, dīlers var domāt, dos viņš tev pa to nosolīto, pat ja tā likme ir zemāka, vai liks atkārtot, vai meklēs citus ceļus, kā to konkrēto pozīciju realizēt. Mums ir bijuši gadījumi, kad tev tos 7000 eiro vērto automašīnu ādot pat kādu 1-2 tūkstoši zem tās nosauktās zaļās cenas. Tāpat laikā ir pilnīgi normāli, ka tās zaļā cena tiek pārsniegta par vairākiem tūkstošiem eiro. Tur jau tālāk pārdevējs pats vadās. Pēc savas pieredzes čuja, ņuha un poņas. Protams, rēķinās ar savas valsts tirgus īpatnībām liekot to pēdējo likmi. Cik tas pasākums galā viņam būs rentabls. Protams, konkurence tur arī ir milzīga. Tais izsolēs piedalās visa Eiropa. Tāpat kā Mobildē, kur monitorē faktiski visa Eiropa. Un ne tikai. Āfrika, Kazahstāna, Somija un visi, kas starp viņiem. Tas rādījums ir ļoti plašs. Bet, lai tiktu pie konkurences, nav pat tālu jāmeklē. Vairākiem tukumniekiem sisties pa vienu un to pašu mašīnu Vācijā ir pilnīgi normāla parādība. Tiekam vairākiem vienlaicīgi un regulāri. Un mēs nesazanamies, lai arī viens otru vairāk vai mazāk mēs tāpat pazīstam. Šādā kontekstā te parasti džungļu likumi. Uzvar dāsnākais, vai ne, kolēģi? Viss, protams, ir forši, ekskluzīvs un ierobežots pieejamības tirgus, kuram privātpersonas vairumā gadījumu nemaz nevar piekļūt. Tāpat tur ir mazāk starpnieku pa vidu, kas loģiski, ka galā tev dod iespēju tikt pie labākas cenas. Tā, lai tur pa vidu vēl sanākt arī kaut ko nopelnīt. Bet tas sāls puts, kurš tur ir izēsts tais izsolēs, tie atstātie 10 000 par tiem nenorādītajiem defektiem it kā veselām mašīnām. Īpaši jau atsevišķās izsolēs, kuras jau mēs faktiski esam izsvītrojuši no savas ikdienas. Un pērkot izsolē, tev ir jābūt gatavam pilnīgi uz visu. Un tas stereotips, ka autotirgotājs nopelna uz katru ievesto mašīnu 1000, tas, diemžēl, ir mīts. Tie grābekļi mums ir bijuši ļoti daudz, un tieši no turienes arī nāk tā mūsu uzkrātā pieredze. Jūs domājat, ka es zinātu visu to, ko es zinu, ja tās visas mašīnas būtu atnākušas perfektas? Netak. Par to pieredzi ir samaksāts, un diemžēl daudz. Piekam iespējas ar viņiem pēc tam cīnīties ir ļoti ierobežotas, un viss, ko tu no katras neveiksmīgās situācijas var paņemt, tā kā reiz arī ir tā pieredze, kur turpmāk izmantot efektīvāk. Piekam ar gadiem tu jau šķirstot tās bildes, sāc redzēt to, ko ierindas cilvēks parasti neredz, vai pat neiedomājās paskatīties. Tāpat kā zinot kaut kādu konkrētu motoru vai kilovatu īpatnības, tu vēl pirms spied to pogu jau sit uz kalkulātoru iespējamos riskus, jo tu zini, pie kāda noskrējiena katram modelim ir kādas tipiskās problēmas. Pat tad, ja tās tur nebūs norādītas. Un ar visu to pieredzi tev tāpat ļoti bieži sanāk neparedzēti izdevumi. Un katru dienu jauna pieredze. Tā kā jā, servisā mēs tērējam ļoti daudz, bet ar visu to tā uzkrātā pieredze mums tomēr ļauj strādāt ar stabilu pluszīmi. Ja mums nepaveicās vai mēs vienkārši kaut kur nokļūdamies, mēs riskējam ar savu naudu, un atšķirība ir tajā, ka mums tā ir ikdiena, un mēs ar to rēķinamies. Piemēram, kaut kādi neplānoti 2000 eiro uz kādu no pozīcijām visa gada griezumā. Mums dramatiskas sekas droši vien, ka neatstās. Nepatīkam, protams, bet neko darīt. Tāds ir tas bizness. Nesanāca ar vienu, sanāks ar kādu citu. Savukārt es domāju, ka daudz no jums tās sekas izjutīs daudz spēcīgāk.
Un šodien tās iespējas ielidot, kārtīgi nepārbaudot tos pašus 7 pakāpju S-tronikus, N-sērijas motors vai reku. Vienā perfekti strādājošā DSG automātā mēs tikko ielikām 2500 eiro. Viņam vienkārši dega kļūda panelī. Slēdzās tā kā ārba perfekti. Nu neko darīt. Pa 2500 nopirkām jaunu pieredzi. Tāpēc izmantojiet iespēju un sāciet to auto meklēšanas procesu ar tām mašīnām, kuras jau ir atvestas. Jums tur būs daudz plašākas iespējas viņas gan pabraukāt, gan pilnvērtīgi pārbaudīt, vai vienkāršākiem vārdiem varēsiet tam jautājumam pieiet ar daudz mazāku riska pakāpi, nekā ikdienā to daram mēs. Dzintarzemauto.lv. Paldies!